Augsme, depresija, vēdera pūšanās, Hei, tās Klau, visas ir ienāc. kortizola plāka. Zini, kā tu vari atpazīt grifteri? Tas ir cilvēks, kurš tev teiks pilnīgi pa kopi nosacījumu, ka tu viņu iedos savus eiro. Ir tad, kad viņš sāk nēsāt baltu halātu, kad viņam nevajadzētu nēsāt baltu halātu. Jo, kāpēc? Tāpēc, ka vienā mārketinga grāmatā, un es pat zinu, kurā cashvertaizībā, ir rakstīts, ja tu uzvelc baltu halātu, cilvēki tev vairāk uzticēsies un daudz labprātīgāk atdos tev savus eiro. Laura, es esmu par mārketingu, bet šīs solis, tu esi tā kā soļa attālumā no tā, lai vienkārši melot. Nē, lol, tu jau tur esi. Tā kā viss kārtībā. Uzvelc stetoskopu, tad efekts būs vēl labāks, un cilvēki vēl vairāk to metīs eiro tavā virzienā, un iespējams varēs arī nākošreiz atļauties salabot savu bempi. Kas attiecas uz pārējiem, ja jūs gribat pārbaudīt savu kortizolu, jūs to varat izdarīt par 99% lētāk, aizjūt uz Google laboratoriju un nododot siekalu paraugu, nododot asinscelnīšu paraugu un saprast, vai jums ir pārāk daudz kortizols. Jo Laura testā ir tikai jautājumi, kas palīdzēs viņiem saprast, kuras uzturbagātinātājs tev labāk piedāvāt, bet kortizola līmeni pavisam noteikti tas nepalīdzēs tev noteikti.